Varbūt kāds bija redzējis manu apakšīras investīcijas, piemēram, kad es īrēju no kāda dzīvokļa, izīrēju pēc tam tālāk. Subarenda. Kas? Subarenda. Jā, krieviski. Jā. Un man bija mans pirmais īrnieks, kurš ievācās. Viņš atnāca, tas bija kaut kāds jauns džeks, atnāca, apskatījās, pateica, ka viss der, iemaksāja drošības naudu, kas bija kaut kādi, man liekas, 200 eiro vai kaut kas tāds. Un sarunājām, ka nākamajā dienā parakstīsim līgumu. Nākamajā dienā viņam zvanu, neceļ. Bet labi, drošības nauda jau iemaksāta. Rakstu izziņas, neceļ. Nu labi, nu mazums kaut kas. Zvanu nākamajā dienā, neceļ. Aizrakstu atkal izziņu. Nekas nav, domāju. Nu labi, nu tā kā kas tam man? Drošības nauda samaksāta. Un pagāja vēl nedēļa, atkal zvanu, džeks nereaģēja. SMS sūtu, nekas nenotiek. Un tā arī vēl līdz šim savā dzīvē es to cilvēku neesmu saticis. Un, ja tu šo kādreiz redzi, tad atceries, tev 220 eiro ir pie manis.